Eiropā lielākā piekabe, 58 kubikmetri liela Joskin Silospace 2. Joskin beļģu ražotājs jau 50 gadus ražo dažādas lauksaimniecības tehnikas, īpaši tā, kas stāv uz riteņiem. Šķirmēslu cisternas, kūtsmēslu liedētājs, dažāda veida piekabes, smagām kravām, vieglām kravām, birstošām kravām, tilpumainām kravām. Silospace modelis jau tika ražots 90. gados, pagājušā gadsimta 90. gados, bet apmēram pirms 5 gadiem šis modelis tika pārskatīts un uzveidots Silospace 2. Silospace 2 radās ar mērķi samazināt smaguma centru, samazināt vēl tuvāk pie zemes, lai piekaba kļūtu stabilāka. Un tas tika panākts ar to, ka pilnīgi izveidots jauns rāmis un apmēram pat 10-15 centimetriem sazemināts šis līmenis, tieši virsmas līmenis. Silospace līnijā ir 4 modeļi. 2 modeļi ir ar 2 asīm. Tiem kubikmetra tilpums, piekaba kubikmetri, ir 43,53. Un 2 modeļi ar 3 asīm, ar 48 līdz 58 kubikmetri. Jāatzīst, gan šie lielākie kubikmetri, ko es minēju, 53 vai 58, tie ir ar papildu bortiem, ar 30 cm papildu bortiem. Šī konkrētā piekabe ir lielākā no Silospace 2. Tā ir 58 kubikmetri liela. Bāzē bez papildu bortiem tas būtu 53 kubikmetri, šeit ir 58. 3 asis, protams, ir lieliska lieta, bet arī viņas jāmāk ir vadīt. Šajā gadījumā 1. un 3. as stūrējās, piespiedu stūrēšanu, un piespiedu stūrēšanu veids speciāla sakabe, kas ir savienota kopā ar traktoru uzkari. Šajā gadījumā mēs redzam tādu, var teikt, vienkāršāko variantu, veco variantu, kas mums ir pieejams, bet arī iespējami arī tādu, kā kuram traktoram, ir labāks variants, un galā nāk ābols, sakabs ābols, un savienojas kopā ar papildu uzkari, un šī stūre, ķega, stienis jānoregulē pirms darba, un tad visa piekaba iet taisni, ja brauc taisni, un kā tik traktors kaut kādā veidā ir sagriezies, līdz ar to caur hidrolas sistēmu, caur hidrocilindru tiek stūrēta arī 1. un 3. as. Un ļoti svarīgi pirms visa darba ir nokalibrēt, nolikt visus piekabu taisni, lai piekabu brauc taisni, bet savukārt tālākajā procesā, tālākajā darbībā vairs nav vajadzīga ne bloķēšana, nekāda regulācija, kā traktors griezīsies, tā arī ritiņi pagriezīsies, atpakaļ gaitā dosiet vai uz priekšu brauksiet, pilnīgi vienalga. Un tas ir ļoti, ļoti ērti, gan arī riepu saudzēšanai, gan arī seguma saudzēšanai. Kā redzams, rāmis ir cinkots. Tas ir ļoti svarīgs tieši pret rūsēšanu, lai izturētu visas sulas, augu sulas, kas ir pēc tam ieskābušas un sāk tur visu kaut kāda barības atliekas arī būtu bojāties, lai maksimāli būtu aizsardzība pret rūsu. Protams, ir patīkami, ka dīstele ir amortizējoša, hidrauliskā amortizācija dīstelē ir, un līdz ar to pirms tam arī var noregulēt dīsteli vajadzīgā augstumā, ir 3 pozīcijas, patiesībā vēl pat ir, ja tās paskatās kopā, tās ir 6 pozīcijas, atkarībā no traktora augstuma var pieregulēt, kādu dīsteli vajag, un tad ir ieregulēts spiedienu sistēmā, lai šī dīsteli būtu vajadzīgā vidus stāvoklī. Joskin vienmēr domā arī par ērtumu un par drošumu, un līdz ar to arī tagad jaunajā modelī dīsteles aizsardzībai ir šādi te aizsargi tieši, ka ritenis sagriezies, lai ritenis nestrīķētos par dīsteli, un kā arī nereti gadās, ka sagriežoties otrā virzienā, ritenis salauž šo stūrētāju stieni, tad ir šādi aizsargi priekšā pielikti, kurus arī var paregulēt, kā no kuram traktoram ir nepieciešams. Arvien vairāk klienti sāk domāt par augsnes noblīvēšanos. Un, protams, šādai lielai piekabei ar 58 kubikmetriem krāva iespējama arī nav nemaz tik maziņa, un īpaši, ja mēs braucam pa zālājiem vai rudens pusē arī pa kukurūzas rugaini, ir ļoti svarīgi domāt par augsnes noblīvēšanos un par spiedienu uz augsni.
Iespējamās riepas, tāpēc ļoti svarīgi izvēlēties tieši spēcīgās riepas, un iespējamās Joskina gadījumā riepas šādām piekabēm no 26,5 colām līdz 30,5 colām ar platumu 600 līdz 750. Šī konkrētās riepas ir 710, 50, 30,5, kas patiesībā ir vissaudzējošākās tieši pret augsni. Piekabes lielo stabilitāti nodrošina tas, ka katra asa ir neatkarīga piestiprināta, un katru asi amortizāciju veids hidroamortizāciju, hidropiekara, var teikt tā to saukt, un kur arī ir pirms tam jānokalibrē, un gaita, visa braukšana ir ļoti, ļoti līgana, un tā iespējamā amplitūda pat ir 24 centimetri augšu uz leju, un var pat pieregulēt, kad viena puse un otra puse, ja tu brauciet pirms kalna slīpumā, jūs varat to piekabu nolikt taisni. Tāpat mēs redzam šeit visas gaismiņas ir sakārtotas, un arī dubļu sargi, jaunajā versijā pat arī plasmasas dubļu sargi, darba gaismas ir iespējamas arī. Un šis aizmugurējais bamperis pēc jaunajiem noteikumiem Eiropas ir viņam jābūt, un šajā gadījumā viņš ir ievilktā veidā, bet arī transportā viņi izlaižās uz leju ārā, un tas ir pēc jaunākiem Eiropas noteikumiem. Aizmugures bords nav nekas īpašs, ir tāpatās visas vajadzīgās gabarīta gaismas, bet aizmugurē šobrīd mēs transportieru neredzam, tad iekšā ir ķēžu transportieris, kuru piedzen 2 hidromotori. Viens hidromotors un otrs hidromotors otrā pusē. Un tas ir ļoti vienkārši, tīri pret eksploatāciju. Protams, ir iespējams arī variants, kā transportieri griež caur jūgvārpstu, ar traktoru jūgvārpstu, bet jāatzīst gan, ka hidrauliskā piedziņa ir vienkāršāka un eksploatācijā tāda drošāka. Nav jādomā par kārdānu pārvadu, kā viņš tur kādā leņķī šobrīd atrodas, nav jādomā par kārdānu krustiņu smērēšanu. Jāatzīst gan, ka hidraula piedziņa, transportieru piedziņā ar hidromotoriem ir nedaudz lēnāka. Piekabes iztukšošanās notiek minūte 15, minūte 30. Ar kārdānu pārvadu varētu pat sasniegt zem minūtes iztukšošanās ātrumu. Ja klients izvēlās to saucamos izkliedētāju ruļļus, 2 ruļļus, kas ir aiz vāka paslēpušies, šajā gadījumā gan nav, tad gan ir vajadzīga jūgvārpstas piedziņa, jo šos izlīdzināšanas ruļļus, kas būtu nepieciešams tad, ja brauktu ar piekabi, brauktu kaudzē un uzreiz izmētātu zaļo masu izmētātu līdzināk, tad šie izkliedētāji ruļļi, tie gan ir tikai ar jūgvārpstas piedziņu. Bet tad pastāv 2 varianti. Vai visu piedzen ar jūgvārpstu, tad gan izslēdz ruļļus, gan transportieru lentu, vai transportieru lentu atstāja hidromotoriem, un vienkārši ir ar jūgvārpstu piedzen izlīdzinātāju ruļļus. Hidromotoriem, kā šajā gadījumā, kopā vajag 80 līdz 100 litrus minūtē traktora hidraulisko plūsmu. Šie hidromotori arī un šīs visa izlādēšanas sistēma, ja ir ar hidromotoriem, ir gudra sistēma, jo tā nodrošina tieši to gaitas, arī transportiera gaitas lentes ātruma maiņu. Sākumā šī lente griežās lēnām, bet tad, kad krāva iet uz beigām, tad ir iespējams tā saucamais otrais ātrums, un transportiera lente, transportieris griežās krietni ātrāk. Tāpat mēs aizmugurē redzam arī atstātus caurumus, kur var pielikt, ir iespējams pielikt sakabi, āķi, ja kādreiz kaut kas ir jāpavalk, bet tad man gan jāatzīst, gan stipri jāpadomā, vai šādu piekabi vajadzētu kaut kur valkāt, bet vajadzības gadījumā kādu nelielu āķi šeit to piestiprināt un arī kaut ko nelielu pavilkt. Šī visa piekabe vadās caur magnētiskiem elektrohidrauliskiem vārstiem, un ir iespējami 2 varianti. Joskina piedāvā savu pulti, ļoti vienkāršu, elementāru, saprotamu, skaidru. Savukārt, ja saimniecībā ir isobus traktori un nevēlās šādu papildus pulti kabīnē, tad ir iespējams arī isobus mašīna, isobus agregāts. Principā
Piekabē tas ļoti minimāli kaut ko maina. Jebkurā gadījumā ir vajadzīgs viena lielā pieplūde, brīvgaitas atplūde un LS pieslēgums, LS hidrauliskais pieslēgums pie traktora. Protams, atbalsta kāja gan, kas šeit ir paslēpta dīslē, ko mēs šobrīd pat neredzam, atbalsta kāja gan vadās pilnīgi atsevišķi, un to vienmēr iesaka atsevišķi ārpus pults, jo ar to mēs sākam pieāķēšanos, ka pieliekam atbalsta kāju un pieāķējam. Vēl īpatnība šai piekabei ir tās priekšējais bords, kā redzam šajā stāvoklī, kāds viņš tagad ir. Viņš ir tā kā salocīts, ielocīts, nolaists. Tas ir nepieciešams tādā gadījumā, kā piemēram, ka kukurūzu vāc pirmajās slejās, kad traktors brauc tieši aiz smalcinātāja, zaļās masas smalcinātāja, un kad visa plūsma, zaļās masas plūsma ir pāri traktoram, un lai tā plūsma tiešām varētu pārplūsties pāri, tad šis priekšējais bords tiek nolaists. Bet savukārt normālā stāvoklī šis bords iztaisnojās un kubutūra palielinās. Papildu borti ir, kā minēju iepriekš, 30 cm augsti. Ir iespējami vienā pusē, varbūt otrā pusē, viņi hidrauliski paceļās un nolaižās. Un tas ir ļoti ērti, atkarībā kāds, kuram ir vajadzība. Divpusējais tents, ko mēs redzam, šajā gadījumā arī ir svarīgi, kādreiz, ja braucam pa lieliem ceļiem, ar lieliem ātrumiem, jo traktoriem 50 km/h un vēl vairāk, lai nepūstos zaļā masa, kur varbūt kādreiz ir sausāka, nepūstos uz ceļa, tad šīs pārklājas tents arī hidrauliski pārklājās pāri, ļoti vienkārši un droši var braukt pa lieliem ceļiem, un krava ir nosekta. Joskin Silspējas piekabēm, arī patiesībā citām Joskin piekabēm, nav precīzi kvadrātaina piekaba. Piekaba ir nedaudz trapecveida. Priekšējās daļas platums ir 2,34 cm un pakaļējās daļas, aizmugurējās daļas platums ir 2,38, jeb pa 4 cm platāka nekā priekša. Tas nodrošina, ka krava, tajā brīdī, kad kravu mēs stumjam ārā vai gāžam ārā, krava netiek saspiesta un neveidojas kā ķīlis, bet smuki iznāk un vienkāršāk izkrīt ārā. Latvijā kopā ir apmēram šobrīd 40 Silspējas piekabes, gan pirmās piekabes, gan arī Silspējas 2 piekabes. Katru gadu nāk kāda piekaba klāt. Saimnieki atzīst viņas par labām esam, un bieži vien ir tā, ka kaimiņš no kaimiņa noskatās un arī vēlās šādu piekabi. Kā alternatīva arī šādām te lielas tilpumainas masas piekabēm Joskin piedāvā tā saucamās Drakāra modeļa piekabes, bet par to stāstīšu citu reizi. Šobrīd jāsaka paldies, liekat īkšķīšus un uz tikšanos citās reizēs.